Sveiki visiem un esat laipni lūgti uz 4. dienu. Un tad es jums parādīšu šīs dienas triku, un šīs dienas triks būs ar kārtīm. Tātad es jau varu uzreiz tā kā pateikt, kad tā kā satēnēs, kad šīm kārtīm, šim kāršu trikam nevajadzētu izmantot labas kārtas. Ja jums ir daudz naudas, tad jūs varat izmantot labas kārtas. Tad, kā jūs redzat, man ir ielikts sirds kalps iekšā vienā citā salocītā kārtī. Un tagad skatieties, es nedaudz uzputīšu. Un tagad, lūk, mainījās. Uzpūšu, atkal mainās. Un tad es jums parādīšu, kā šo triku veikt. Es jums parādīšu, kāpēc jāizmanto sliktas kārtas. Un arī sliktām kārtīm ar to būs vieglāk izdarīt. Tad es paņemšu citas divas kārtas. Tā. Nē, es paņemšu. Redzat, man ir divas kārtas. Vienu kārti es saloku lūk šādi, tieši šādi te. Redzat, lai viņi ir lūk šādi. Tā precīzi jāsaloc, nevar būt šādi te, jāsalok šādi. Tad jūs paņemat otru kārti, un tagad izdariet to pašu, lūk šādi, bet tagad jūs to kārtu atlokat atpakaļ un pārlokat tagad viņu, lūk, te šādi. Tagad, ko jūs darat? Jūs paņemat to visvairāk salocīto kārti, paņemat un no vienas malas plēšat līdz vidum, kad jums sanāk, lūk, šādi te. Tad, ko jūs darat? Jūs kādā skatītājs nepamana, jūs paņemat, salokat vienu pusi šādi, bet otru pusi šādi. Redzat? Lūk šādi. Un tad jūs to kārti ieliekat iekšā, un viņam liksies ārēku salocīt kārts esīt. Un tad jūs izdarat tikai šādi, un jums būs šāda kārts. Jā, šis bija šīs dienas kāršu triks. Tātad es ceru, ka jums šis triks patika. Bet, ja jūs gribat lūk šādi izdarīt, iespējams, gribat vēl lielāku akšanu, redzat, normāli kārts. Un tā, kad jūs šādi te locat, jūs patiesībā pārlokat šādi. Redzat, piemēram, nevar redzēt, tā, ka man tur ir pārplēsts. Es pārloku lūk šādi, un tā, kad es lieku iekšā, es aizķeru šito vietiņu un pārloku tagad lūk šādi. Un viņam liksies, kad es tā pārlocīju. Tagad vienkārši iztuviet cauri. Ok, tas bija šīs dienas kāršu triks. Ja ceru, ka jums šis triks patika.